darīt. Ja? Viņš saka, mums ir tiesības uz zinām pārkāpumu. Nu, nav jums jāzina, kad es pārēju pie sarkanās gaismas pāri ielai. Un kā Zvejselnieka kungs teica, katrs kaut ko ir pārkāpis. Bet modernās digitālās tehnoloģijas ļaus maksimāli kontrolēt pat šāda veida pārkāpumus. Protams, tikai jūsu labā, jo taču nevajag iet pie sarkanās gaismas pareizi. Un ja jau jūs to naudiņu esat izņēmis, nu kas tad vai tā tiešām grūti ir paskaidrot? Bet kāpēc man tas būtu jādara? Man ir tiesības nepaskaidrot un pasūtīt jūs 3 mājas tālāk, jo es rīkojos ar savu naudu, par ko es esmu nodokļus samaksājis. No šāda viedokļa skatoties, ja valsts kontrole iegūst, un ar valsts kontroli es saprotu iespējas valstī, iegūst šīs digitālās spējas, tad tas nozīmē, ka kontrolējot šo informāciju, viņai parādās absolūta vara pār mums, un mūsu privātums izzudīs. Un tas ir iemesls, kāpēc es esmu šeit, jo tas nav tikai par naudu, tas ir par brīvības ierobežojumu, un ja mēs šodien neiestāsimies par it kā šitādiem daļēji pat nevainīgiem ierobežojumiem, tad rīt jūs attapsieties totālā kontrolē bez jebkura privātuma un iespējām.